Citot logu iebruka kādā privātmājā Rīgā, Pārdaugavā, kur tajā brīdī mājās bija tikai auklīte ar bērnu. Piedraudot nošaut, viņa auklīte ar bērnu sasēja un gaidīja mājās ierodamies saimnieku. Šie laupītāji sagaidīja pārbraucam mājās īpašnieku, aplaupīja viņu, viņš bija spiests viņam atdot naudas summu, dažādās valūtos, kopsumā kaut kur pie 1500 lati. Nolaupīja viņam automašīnas Mitsubishi Pajero atslēgas, neatrodot mājās, droši vien, kā viņi bija cerējuši lielos daudzumos dārglietas, iesēdās nolaupītajā automašīnā un aizbrauca Jelgavas virzienā. Sasietajiem mājas iemītniekiem izdevās atbrīvoties un ziņot policijai. Nekavējoties tika uzsākta aizturēšanas operācija. Tās laikā uz noziedzniekiem nācās šaut. 2 laupītāji notvērti, 3. aizmuka. Tik pieļauts, ka aizturētie pastrādājuši arī citas laupīšanas. Policijā norāda, ka kopš februāra atkal krasi pieaugušas bruņotas laupīšanas. Pēdējo 2 nedēļu laikā aizturētas jau 4 organizētas laupītāju grupas.